Šodien ir 2016. gada 30. augusts, pulkstens 22:30. Izbraucām Aglonas ielās, lai pārliecinātos, ar ko noslēdzās modernizācijas projekts, kura mērķis bija gājēju un autovadītāju drošībai iztērēti pašvaldības līdzekļi, lai gan gājējiem, gan autovadītājiem būtu pārredzams ceļš. Līdz šim Aglonas ielās gaisma dega līdz pulkstens 23:00. Tagad viņas nedeg ne līdz 23, ne pēc 23. Apgaismojums Aglonā parādās pie uzpildes stacijas, kas lielākoties ir nepieciešams uzpildes stacijas funkciju veikšanai. Iebrauksim stacijā un pārliecināsimies, vai tiešām mums laiks ir 22:30, nevis dziļa nakts. Tātad redzam, ka ir bez 15:11 un Aglonas ielas ir tumšas. Tik droši izskatās autovadītājiem. Nākamais apgaismas objekts, kas ir ļoti labi apgaismots, ir Aglonas autoosta. Diemžēl tie arī ir tikai divi objekti, kas Aglonā tiek apgaismoti. Lūk, tāda izskatās Aglonas novada modernizācijas projektā gala rezultāts. Žēl, ka projekta ietvaros netika iekļauta ne tikai ielu modernizācija, bet arī novada vadības modernizācija.